Sveiki, draugi, esmu Taifons Demirģi. Draugi, visiem jums sūtu sirsnīgus sveicienus jaunajā dienā. Ar cieņu un mīlestību. Šodien, draugi, otrajā mūsu video. Tik skaisti sniegs. Es teicu, lai nu šis sniegs paliek, lai viss šeit kļūst balts kā sniegs. Aizmirs pa sniegu, mazliet uzsniga, bet tagad jau spīd saule. Laiks kļuva mazliet labāks, paldies Dievam, bet būtu labi, ja snigts sniegs. Šodien es arī izlaidīšu Karlos labi. Domāju, uzņemšu jums arī video. Vai zināt, kāpēc es īstenībā izlaidu Karlos? Vispirms esmu ziņkārīgs par to, kā Karlos reaģēs uz kucēniem. Redzēsim, ko viņš darīs. Pēc tam mēģināšu Karlos socializēt ar dēdi. Tagad šie Karlos un dēde ir kā ienaidnieki. Patiesībā Karlosam nav nekāda problēma. Dēde viņam uzbruk. Mūsu dēde ir mazliet neapmierināts un ķildīgs bērns. Mēģināsim pieradināt. Nezinu, vai viņi pieradīs vai nē. Drīz redzēsim, cerams, kad ar manu lauvu būs skaists video bez kautiņiem un nepatikšanām. Hei, Karlos tēti, lai Dievs tev svētī, tu esi lielisks. Kopš es atvedu Karlos šeit. Viņš tik ļoti nomierinājās, kļuva tik jauks. Viņš vairs nerunā, nerej, ir laimīgs, mierīgs, vienmēr mūsu acu priekšā, tepat. Tur viņam vieta bija ļoti tālu aizmugurē, viņš bija arī tālu no citiem suņiem. Kopš es viņu atvedu šeit, viņš ir kļuvis laimīgāks. Viņš ir kļuvis par īstu džentlmeni. Redzēsim, ja ar laiku varēsim Karlos tā izaudzināt, būs labi. Citādi es pat nevaru iedomāties, kas notiks, kad šis puika sasniegs 3 gadu vecumu, vai ne, Karlos? Viņš apzinās, ka ir mīlēts. Tiešām, viņš zina, ka ir mīlēts. Kas notikās šis? Nu, mana princese. Draugi, man jums ir lūgums. Izdariet man pakalpojumu, neatsakiet man. Ja atbalstam varat nospiest patīk, abonēt un atstāt komentāru zem šī video, es būšu ļoti priecīgs. Jūsu patīk un komentāri man ir ļoti svarīgi. Nenoraidiet mani, atbalstiet mani. Un jūs zināt, ka mūsu pievienoties poga ir aktīvi. Arī jūs varat mani atbalstīt, lai es varētu sarīkot mīlestību bērniem un rūpēties par viņiem. Tiem, kas kļūs par biedriem, izmantojot pievienoties pogu, drīzumā video būs pieejami agrāk un īpašs saturs tikai viņiem, lai jūs zinātu. Un ar tiem, kas kļūs par biedriem caur pievienoties, es dalīšos arī ar šiem video, draugi. Tagad Karlos tēti pagaida mazliet dēls. Tagad nāciet, draugi, mani bērniņi arī visi sapulcējušies pie manis. Mazulīši, ko jūs darat? Paskatīsimies! Man mīļie, paskatieties, kāds ir mans džesurs. Džesur! Džesur, draugi, paldies Dievam, tiešām paldies. Šis puika pierod pie mums. Mans skaistais dēls. Viņš staigā, paldies Dievam, arī pārējie, protams, dara to pašu. Bet redzi, šie mazuļi ir psihopāti. Viņi tādi ir. Šie ir psihopāti. Haidut, ko tu ēd, ko? Kāds bija uzrakstījis kaut ko komentāros. Teica, ka Destans ir labi pieņēmies svarā. Destanam bija teicis, laikam apēst tā pele nāca par labu. Tas man ļoti sasmīdināja, sveicienu viņam arī no šejienes. Draugi, vispirms parādīsim mūsu ēdienu. Mūsu ēdiens mūsu mazuļiem sanāca izcils. Paskatieties paši. Pagaidiet, jaunieši, pagaidiet. Jūs palaidņi. Tikko pabaroja gan putnus, gan kazas, viņi visi kopā ēd savu barību, lai ēd man lauvus. Mašallah jums. Nāc parād to ēdienu, nāc. Nu, kolēģis Taifons Demirģi darbā, skaties. Skaties uz šo, paskaties tiešām, kā tas ir izdalījis suli. Vai tu redzi šo kolagēnu, vai tu redzi šo tauku, vai tu redzi, cik skaista ir šī gaļa? Pagaid, atpakaļ. Lūk, dosim šiem mūsu bērniem, paskatīsimies. Mazulīši, nāciet! Ņemiet! Roki, arī tu? Ak, viņš ēd vistu. Nu, mazulīt ēd taču. Ēdiet. Bravo, mans lauvēn. Nāc, Roki! Roči! Tu esi Roki vai Roka? Kas tu esi, dēls? Ņem mazulīt, kāpēc tu kautrējies? Ņem, redzi, vistu to jums nocēlu. Iemācieties apēst kumos, kas ir jūsu priekšā. Ja neēdīsiet un tikai ostīsiet, kāds cits to paņems un apēdīs, un jūs paliksiet izsalkuši. Vai sapratāt? Jums tas būs jāapēd. Tagad aizvērsim šo, un tad vēlreiz parādi, bet pagaidi. Kad es rādu šo ēdienu, es jūtos mierīgs. Cik dienas jau nevarēju kārtīgi bērniem pagatavot vistas buljonu, man bija garlaicīgi, bet tas vienmēr palika uz vakaru. Dienas laikā tam ir pavisam cita bauda. Kad es to parādu, es jūtos mierīgs, brāl. Šajā video mēs arī pabarosim mūsu bērnus, brāl. Mazumova. Noņem to mazlumu, mazlums tur palika, jā. Mazlum! Vai mēs laižam mazlumu brīvībā? Lai nāk mazlums. Lai nāk Anatolijas īstais dēls. Mūsu mazlumam ūdens ir sasals. Mazlum, pagaidi, es atvēršu durvis. Nāc, mazlum, nāc. Es atvēru, dēls, es atvēru. Pagaidi, aizver. Vēl mazliet, zini. Es aizmirsu, ka Roki ir šeit.
Roki arī tagad ir puisis. Patiesībā viņi neko nedara, tikai osta viens otru šeit. Jā, mazlum. Mazlum, tava vieta ir izdevusies, tiešām. Tiešām tava vieta ir izdevusies, skaties. No šī brīža vistu karalis ir mazlum baba. Uzņem ātri Destanu. Skaties uz Destanu. Rokijs, viņš bija viņiem slikts piemērs, Rokijs. Viņš rāda viņiem vietas, ko ir atvēris. Pēc tam visi mēģina ieiet iekšā. Nāc, paskatīsimies, iziesim ārā. Roki, laikam tev ļoti iepatikās mazlums. Nāciet, atstājiet mazlumu mierā. Mēs viņu tiešām labi nepalaidām vaļā, tiešām. Varbūt viņi būtu sakaušies. Destans babā, urā! Kur ir mans lauva? Destans, Haiduts, Sofija. Herā! Nora, Mašala, visur suņi. Tagad ātri ej mums garām. Nē. Pagaidiet, jaunieši, apstājieties. 1 minūti. Tagad, lai es kādu samīļoju. Ļaujiet man arī Destanu samīļot. Lai Destana atnāk, paskatīsimies. Nu, Destana. Nu, Destana. Mašallah, mans dēls. Ko tu dari, nu? Nekauņa. Pagaidi, lai es paņem arī Haidut līdz pie tevis. Es jums to jautāju jau iepriekš. Ak, tu pieskāries mikrofonam, dēls, pagaidi. Pagaidi, Haidut, es tev tagad nevaru paņemt. Tu pieskaries mikrofonam. Vai Haidut, vai Destan? Komentāros bija ļoti sena sāncensība, neesmu pārliecināts, tāpēc atkal jautāju šim video. Jūsuprāt, nākotnes leģenda. Vai tas būs Destans? Vai tomēr bandīts draugi? Es tagad paņemšu savu bandītu šeit. Bandīts. Lai jūs veicās, puiši. Lai jums veicās, man lauvas. Paskaties, Roki. Roki. Roki ir iemīlējies, Norā. Nora, nāc! Džesu, nāc. Patiesībā Džesu es izlaidīšu Karlos dēls. Ļauj man tev mazliet aizvērt. Mas Džesur. Ļauj man aizvērt, lai Karlosam būtu vieglāk iziet. Labi. Pēc tam es tev atkal ielaidīšu, dēls. Tagad mēs izlaidīsim arī Dēdē. Dēdē varētu uzbrukt Džesuram. Džesur, nāc. Nāc, paši nāc. Bet pagaidi, nelien dubļos cilvēku. Bismillah. Nāc, dēls. Apstājies, jaunieši, apstājies. Zinkārīgie. Džesur, tēti, nāc šur dēls, nāc šeit. Nāc, mas lauvē, nāc. Un tad ļausim arī Dēdam iet. Dēde viņam uzbruks. Vai starp Natāšu un Fistiku izcēlās kautiņš? Jā? Nē. Natašā. Spēlējiet lēnām. Kas notiek, suņi? Vai mēs vispirms laižam Dedēju? Laižam pirmo Dedēju. Kā mēs ledīsim Dedēju, kamēr Karlos ir šeit? Bet kā mēs iepazīstināsim ar mazuļiem? Nāc! Labi, iepazīstināsim arī Karlosu ar mazuļiem. Pēc tam. Tu ar šo darbu mūs esi ievedis nepatikšanās. Karlos, tēti, vai esi gatavs? Ko? Mans smukais puika. Cerams, Karlos neuzbruks mazuļiem, draugi. Pagaid, paskatīsimies. Bismillahirrahmanirrahim. Pamēģināsim, tiešām būs ļoti riskanti. Turklāt ir arī Rokijs. Viena minūte. Apstājies, Aleks, momiemies, Aleks, labi. Roki nevetīt. Šobrīd esmu ļoti satraukts. Esmu ļoti satraukts, pagaid minūti. Pagaid, skaties, kā viņš spēlē. Esmu ļoti satraukts, ļoti. Pagaidi. Roki, esi prātīgs, pagaidi. Pagaidi. Viņam iepatikās Destans, kā viņš spēlējas ar Karlos. Tu sadragāji Destanu trakais. Spēlēties kārtīgi. Nāc šurp, nāc šeit. Karlos baba atkal ir formā. Viena minūte. Labi, jaunieši. Tas, kā Karlos spēlējas, ir ļoti smieklīgi, brāl. Viņš spēlējas ar suņiem tā, it kā spēlēt futbolu. Nāc! Droši vien Nora sāk meklēties, vai kas ar viņu notiek. Cerams, ka viņai sāksies meklēšanās. Jā, mēs viņu sapārosim ar tēti Karlos, jūs zinat. Nāc, Karlos. Tikai lai viņš neaiztiek Rokiju. Es mazliet baidos no Rokija. Paskatīsimies, nāc. Nāciet, jaunieši, nāc. Destanam tik ļoti iepatikās Karlos. Destā labi sadzīvo ar savu lielo brāli Karlos. Kad paaugstieties, es jūs aizvedīšu uz mežu. Labi. Kad paaugsies, tev aizvedīšu uz mežu. Tētis Karlos gan draugi ir vienkārši fantastisks suns. Paskatieties uz šo skaistumu. Tagad.
Nebaidieties, viņš tikai spēlējās ar jums, labi? Visi ir sajukuši prātā. Vai Karlos izgāja dārzā? Tev ir pilnīgs hauss. Bet paldies Dievam. Viņš sapratās ar mazuļiem, redz, vai tu redzi? Viņš nenodarīja pāri mazuļiem. Cik kārtīgs suns ir mūsu Karlos? Apstājieties, jaunieši. Karlos ir jūsu vecākais brālis. To, kurš viņu redz, bēg. To, kurš redz Karlosu, bēg. Labi, Apolo, nekliedz dēls. Nomierinies. O, paskaties uz Skaju, kā viņš ir ieciklējies. Psihopāts Skajs. Atkal visu esi izpostījis dēls. Esi prātīgs. Nē. Pagaid, dēls. Apolons sajuka prātā. Karlos tagad redzējām kopā ar mazuļiem, labi? Ieliksim Karlos viņa būrī. Pēc tam izlaidīsim Dedi. Vai Dedi Rokiem kaut ko nodarīs? Cerams, ka nenodarīs. Nāc, Karlos. Nāc, mans lauva, nāc! Starp citu, briesmas vēl nav beigušās, cerams. Viņš pēkšņi nesadusmosies un neko neizdarīs. Bet Karlos ir miermīlīgs suns, brāli. Miermīlīgs suns, miermīlīgs. Mazliet arī uzslavēsim. Skaties. Labi, nē. Pagaid, dēls. Pagaid, dēls, nāc. Nomierinies. Apstājies, Karlos, apstājies. Nomierinies, dēls. Brāli, viņi abi riktīgi sajuka prātā. Apstājies. Labi. Nāc, Karlos, nāc. Nāc, Karlos, nāc. Labi, mierīgi. Nē, meitiņ. Tagad. 1 minūte, brāli, 1 minūte. Nepadarīsim Karlos pārāk nervozu. Lai viņš neuzvelkās un nesāk darīt muļķības. Tagad mēs atkal ieliksim Karlos viņa būrī. Bija labi pamēģināt ar mazuļiem. Aleks, tu arī stāv blakus, vai ne? Tu arī uzbrūc, vai ne? Apstājies. Ej, paši labi. Karlos, lai tagad paliek tur, brāli. Nu, pamēģinājām, paskatīsimies, vai viņš mazuļiem nelīdīs virsū. Lai vēlāk nerastos problēmas. Galva jau sāp, visi reizē reizi. Tagad. Mēs izlaidīsim Dede un Gece. Labi? Mēs izlaidīsim Dede un Gece. Nāciet, iesim pie viņiem. Jūs arī uzspiediet patīk šim video. Atbalstiet mūs. Dede un Gece izskrēja, brāli. Izskrēja. Viņi ir kā lodes, kā lodes. Mašallah, mani lauvas tiešām. Dede, nāc, Dede! Dede, tu esi kļuvis pavisam kā kurts, vecīt. Dede mazliet ir nolājais, draugi. Kāpēc tā notika, es nesaprotu. Droši vien tāpēc, ka mēs viņu aizslēdzām, viņam radās stress. Tomēr viņš ēd un dzer labi, apetīte viņam ir laba. Bet ko lai dara, brāli, viņš uzbrūk? Tāpēc, ka viņš uzbrūk. Man nācās to blēdi ieslēgt. Ja viņš uzvestos kā cilvēks, kāpēc lai es viņu ieslēgtu? Skaties uz manu vecstāvu, Kas tu notiek, Linda? Lai Dievs te nolāda, Rokies, tūlīt tā teikšu. Piedod, pravieti. Mērt šurp. Nu tu taču arī uz Lindu neskatīsies. Negodīgais Roki, nāc šurp. Nāc. Tagad. Vai tu redzi, Roki, šis ir īsts traucēklis? Kur tu esi, Gece meitiņ? Naktī. Nāc naktī, resnā naktī, nāc. Mēs tikko atlaidām naktī. Lai viņi paskrēda apkārt, lai pierod. Cerams, ka ar Dēdē nebūs nekāda problēma, brāli. Dēdē nāc, vienu mirkli. Vai Linda atnāca pie bērna? Man šķita, ka arī Dēdē it kā tuvojas viņai. Cerams, ka Dēdē un Rokijs nesastrīdēsies. Mat. Nāc, dēls. Roki, lai es viņu vairs neredz, labi? Brāli, Linda dusmojās. Viņai sākās meklēšanās. Arī Dēde mēģina ar viņu pāroties. Tagad šeit nav neviena brīva tēviņa suņa. Tāpēc mēs to nepamanījām. Nē, Roki. Roki, es tev tagad ielikšu būrī, labi, dēls? Jo, ja tu iejauksies, ja Karlos un Dēde sāks strīdēties, tas nebūs labi. Dēde, nāc šur! Dēde tagad neklausīsies mūsu vārdos. Mēs taču viņu palaidām. Viņam būs enerģija, ko izskriet un izlādēt. Nāciet, pastīsimies, nāciet. Tagad izlaidīsim Karlos tēti vēlreiz, brāli. Vai lai es palaistu Apolonu? Bet ja Linda ir dusmīga, viņa sastrīdēsies, tas nederēs. Redz, visu suņu raksturi ir atšķirīgi. Ir tādi, kas sadar kopā, un ir tādi, kas nesadar. Tev jāsako līdzi visiem, attiecīgi arī jālaiž brīvībā.
Pat kautiņi var notikt, tas un šis var notikt. Skaties, piemēram, tur tas notika, jo bija neuzmanīgs. Mazmums varbūt neko nedarīs. Rokijs, tagad jau nekad nevar zināt. Mazuma dusmas ir slikta, Nora. Mašallah, mitene. Ja mēs ar laimi varētu samīļot Noru un Karlosu un tad arī viņu bērnus, tas būs lieliski, brāli. Gudīgi sakot, es to nepacietību gaidu. Nāciet, jaunieši, viņi arī jau pieraduši, paskatieties šeit. Šī mazā izskats ir ļoti smieklīgs, tas, kas ir pašā aizmugurē. Es ļoti mīlu šo palaidni. Es šo nosaucu par paša. Paša! Kā iet, lauva? Nāc šurp, nāc! Mazdede! Tagad mēs vēlreiz izlaidīsim Karlosu. Ceru, ka mums neradīsies nekādas problēmas. Roki, tu esi mans dēls. Aizvērsim uz 2 minūtēm. Tu arī aizvērš, viņš klieks un bļaus. Paka, viņš laikam neiejauksies pa vidu. Tagad Karlos arī teiks, jūs jokojat? Kāpēc ielikāt, kāpēc izņēmāt? Tagad viņš mums to teiks. 1 minūti, labi. Labi, fistik, nē. Paskaties, Karlos, kā fistik bēg. Fistik bēdz! Nu, fistik, apstājies? Nē, tik tu. Roki, esi prātīgs, apstājies. Nē, taču atlaid fistiku. Atlaid, paskatīsimies, kas notiks, ja atstāsim viņu mierā. Nāc, Karlos, turpini. Nu, šķiet, Nora laikam sāk meklēties. Džeroms. Pagaid, nāc. Linda meklējās. Dēda vēl joprojām staigā viņai blakus. Pagaidiet, paskatīšos. Labi, mierīgi. Ar Karlosu arī nav viegli pastaigāt. Viņš ir neticams spēcīgs puisis. Pagaid tagad. Dēdē, nāc šurp! Dēdē, nāc šurp, dēdē! Es arī atlaidu Taisonu babu. Es nesaprotu, kāpēc viņš nenāk. Vienu mirkli, puika, vienu mirkli. Tiešām nav spēkā. Nāc, Karlos. Tagad arī dēdē ir šeit, draugi. Ceru, ka viņš neko neizdarīs. Nē, brāl, nē. Viņš skatās uz viņu. Vai tu redzi? Viņš skatās uz viņu. Patiesībā pieiet meitenei ir bīstami. Šobrīd mēs vispār nevaram vectēvu socializēt. Ko mēs darīsim? Hei! Dēdē! Bezkaunīgais! Pats Noras sakodā. Vai tu redzi šo dēde? Viņš ir īsts psihopāts. Tiešām īsts psihopāts. Kā viņš to dabūja? Ja šiem Nora, viņš ļoti slikts skatījās uz draugi. Redz, kā tu viņu laidīs vaļā, viņš uzbrūk kucītei. Tikai neej pie Karlos. Karlos tev izdarīs to pašu, skaties. Tagad Lindi dusmīgi, jā. Viņi ļoti stipri pieņēma, brāli. Viņa viņu ļoti stipri pieņēma, tas nav nekāds joks. Tikai lai Linda ar viņu nesapārojās, pagad. Linda, vai tu esi labi, meitiņ? Vienu mirkli? Nomierinies. Vienu mirkli, brāli. Nāc vēlreiz šeit vidū. Tagad Opis tikko iznāca, draugi. Pilnīgā modrībā, brāli, meklēšanā. Viņš cenšas izveidot savu vadību autoritāti kādā reģionā. Sapratāt? Viņš pat Karlos neņēma vērā. Parasti tās trakais uzbrukt Karlosam, jo tā viņš dara. Uzmanies. Pagaidi, es arī baidos no vectēva. No aizmuguris tagad Dobermaniem ir tāds ieradums. Viņi iekož un aizskrien. Viņi ir mazliet neprognozējami šajā ziņā. Vai redzējāt, ko viņi izdarīja Norai? No tā es baidos. Skaties, Karlos, viņš ieraudzīja vectēvu. Tagad viņš iet uz priekšu, bet vectēvam nepievērš nekādu uzmanību. Ko tas nozīmē? Iespējams, mēs varēsim viņus saprast, brāli. Apstājies, Māras, labi. Labi, mierīgi. Mierīgi. Mašallah, Karlos. Bet Karlos, brāli, pilnīgi ieciklējies uz viņu. Man šķiet, ka Karlos it kā varētu uzbrukt dēdem. Paskaties, kā iet. Hei, skaties, redzēji? Nē, viss kārtībā. Nē, dēls, nē. Nē, nu Karlos it kā iešot nirt, brāli. Pateicoties Dievam, es labi pārvaldīju situāciju, tāpēc neiekļuvām nepatikšanās. Kāds harizmātisks ir Karlos baba. Mašallah manam dēlam. Apstājies, brāl, man tas uzreiz jāizslēdz. Kamēr es gaidīju no dedes, Karlos izdarīja gājienu. Šīs darbs mums sagādās problēmas. Karlos laikam ieraugot, ka dede tur uzbrūk, to nevarēja pieņemt un sadusmojās. Tagad, dede,
Karlosa būrī ir iegājuši mazuļi. Pagaidi, dēls, pagaidi. Nē. Pagaidi, tagad mums nevajag radīt nekārtības. Labi. Pagaidi, bērniņi, iznāciet no turienes lūdzu. Nekāp iekšā, tētiņ. Nekāp Karlos būrī. Ārā. Ārā. Pagaidi, Karlos, nāc šurp. Tagad, brāli. Paņemsim Karlos. Būs kautiņš. Karlos līdzinās dedei, brāli. To, ko dēde tikko izdarīja Karlos, skaties, viņš to izdarīja arī viņam. Es tur arī pavilku, bet nekas nenotika. Par laimi viņš nevarēja noturēt. Vienkārši mums ir jāuzmana mūsu Linda. Ja dēde sapārosies ar Lindu, mums būs liela nelaime. Pagaidi, Nora, nāc šurp. Norā, vai tev kaut kas ir, meitiņ? Dēdē, cikko uzbrukā ar zobiem. Vienu mirkli. Nekas nav, brāli, viss kārtībā. Nekā nav. Par laimi, zobi nav skāruši. Dēdē, es jau saku, brāli, viņš ir psihopāts. Tu nekad nezini, ko viņš izdarīs. Tagad, draugi, es paņēmu vienu maizi no mašīnas. Ja jautājat, kāpēc es paņēmu maizi, mēs taču gatavosim ēdienu mazuļiem. Nāc šurp, nāc. Nāc! Nāc, Tonī, paņem. Tonijs taču neēdīs maizi. Kundze ēdīs vistu. Vai viņi vispār ēd maizi? Musēji ir pieraduši pie greznības. Skaties uz dēdi, aiznes. Viņš nē, tikai izspļauj atpakaļ no mutes. Paņem kaplānu. Norā! Atnes meitiņu maizi. Nāc! Sanāciet kopā. Diemžēl, brāli, dede un Karlos samierināt neizdevās. Jūs redzējāt, Karlos uzbruka. Es nemēģināšu piespiest. Tagad ārā ir daudz cilvēku. Kas šoreiz notiks? Linda? Paņem. Šoreiz viņi sakausies. Izcelsies nekārtības. Es teicu, ka labāk tu nemaz neiesaistīties. Sapratāt? Tu nevajadzētu būt mazuļiem vai kam tam līdzīgam. Paldies Dievam, dede labi sapratās ar Karlosu, bet Karlos tomēr sadusmojās. Skajs arī no turienes skatījās, man tieši acīs. Ļauj man to pamest Skajam. Apstājies. Skaj, paitiep to dēls. Nē, vecstāv. Veks, tev tikko vēl mēģināja pāroties, tagad jau iekāro maizi Lindas mutē, tu blēdis. Veks, tu dari, kā tev izdevīgi, brāli. Dievu vārds, vecstāv, tu dari, kā tev izdevīgi. Tagad, kā jūs zināt, mēs mūsu mazuļiem pagatavojām vistas buljonu. Labi, Linda, es došu, meiti, es došu. Maize arī nebūs, tēcis jums dos vistu. Labi? Pagaidi, skaistā, pagaidi. Vista ir pilna ar olbaltumvielām, nedaudz jāpievieno arī ogļhidrāti, lai dzīvnieki aptaukojās, lai viņi pieņemās svarā. Tikai ar olbaltumvielām tu atkal liec viņiem pieņemties svarā, jo dod pārāk daudz. Es arī maizi pielieku, lai jau nesatraucies. Lai ir vairāk. Dodam kalorijām bagātu ēdienu, lai dzīvnieki pieņemās svarā, draugi. Nādi paskatīsimies. Šjusli laikam tev ļoti iepatikās maize. Pagaidiet, jaunieši, pagaidiet. Kad Rokijs tur iegāja, ko? Rokijs, baidoties no vecās suņu, viņš aizbēga uz šejien. Nāc. Nē, pagaidi, puika. Pagaidi, dēls. Arī Nora atnāca, tad lai labi sokās. Tagad arī kazas sajūtīs maizes smaržu nāks, vai ne? Nāciet, mēs jūs gaidām, nāciet. Nāc kopā. Paskaties uz Bončuku. Bončuk, tu atnāc pie maisiņa vai pie maizes, dēls? Ko? Tu atnāc pie maisiņa vai pie maizes paša? Pagaidi. Dzad. Izņemsim to paši. Mūsu kazas atkal pienāca pie mums. Vai tā ir kaza vai suns, nav skaidrs tiešām. Ņem, Bončuk, došu to maizi ēd. Pagaidi, meitiņ, neēd maisiņu. Nāc. Nāc, meitiņ, ņem, es tev dodu maizi, bērniņ. Nofilmē, kā Bončuks ēd maizi no šejienes. Paši vienmēr ēd maizi smieklīgi. Ņem, Bončuk. Ņem, mazuli. Viņš vēl nav pabeidzis to, kas viņam mutē. Pagaidi, paņem, Nora. Ņem. Paņem. Tagad, brāli. Kopā mums ir 10 kg ādas, mēs ielikām arī 3-4 kg liemeņa, labi? Un ja mēs šeit ieliktu vēl kādus 5 vai 10 maizes klaipus mūsu mazuļiem, vairāk nekā pietiek. Vai arī manam Bončukam pietiks? Skaties, kā Bončuks ēd maizi. Bončuks ir tik smieklīgs. Es ļoti mīlu šo palaidu, brāli. Ja būs lēms, drīz mīlēsim Bončuka mazuļus. Mūsu karameļa meitene ir stāvoklī, skaties. Viņai vēders jau uzpampis. No tiem baltajiem šitai vēders uzpampis. Pārējie tikai nesen sapārojās. Viņiem arī vēders uzpampīs. Kazās jau piedzemdē 5 mēnešos. Cerams, drīz mums būs mazi kazlēni.
Tiešām. Tad es būšu ļoti laimīgs. Vai mums vienmēr jāmīļo tikai kucēni, lai arī šiem būtu mazuļi? Vai ne, Boncuk? Vai pamuks atnāc? Pamuk ņem. Pamuk, šie jau lejā ir paņēmuši maizi. Tagad iemetīsim visus šos brāli. Pagaid, Boncuk. Ak, maisiņš nogat uz zemes. Viena minūte. Labi, brāl, Boncuk visu laiku zog maizi, viņš man tūlīt padarīs traku. Apstājies, Boncuk, apstājies. Apstājies, brāli, ļauj man to paņemt no šejienes. Boncuk, tu neesi atstājis maizi iekšā. Viņš tos neēd, vēl arī izkājis visur. Sliktākais šajā visā ir tas. Tagad, brāl, mēs labi samaisīsim mūsu maizi ar ūdeni. Labi? Tātad mūsu maize jau nav sastāvējusies, tā ir svaiga. Tās ir mīkstas. Tā labi uzsūk šķidrumu. Pēc tam tas būs kā dziedinājums mūsu kucēniem. Ar to pietiks pat vairāk nekā šiem kucēniem. Ēdienu ir diezgan daudz. Mēs dosim kucēniem. Mēs dosim Asijai. Mēs dosim Rokijam. Pārējiem lielajiem suņiem ēdiens būs vakarā. Ar Dieva palīdzību visiem pietiks. Tagad es to labi samaisīšu. Es labi samaisīju mūsu ēdienu, brāli. Nofilmē to tā smuki. Paskaties uz to. Tiešām, vai tu redzi? Vai dzīvnieks, kas to ēd, paliks slims? Pasak man, lūdzu. Dzīve kļūs garāka, dzīve. Mašallah. Taifons Bab nodarbojās ar šo sportu, jā. Dievu dēļ viņš tiešām to dara, brāli. Tiešām. Un vēl ir augsts. Tāds taukains. Mums taču ir mazie. Tas būs kā zāvs. Mašallah, paskaties uz šo. Tagad brālnāt. Vispirms dosim mans fistiks mazuļiem. Visi jau ir sastājušies pie durvīm. Nu, vai esat izsalkuši, jaunieši? Ko? Vai jūs esat izsalkuši? Pagaidiet mazliet. Rindā, labi. Ei, dēdi! Ei, priekšā ātri! Nē, dēdi! Dēdi man ķērās pie rokas trakais! Apstājies. Vienu mirkli, jaunieši. Es jūs mīlu, nesteidzieties. Mums ir pietiekami daudz ēdiena visiem, paskatieties šeit. Ak, mans Dievs, viņi visi skatās man tieši acīs. Vai tu redzi? Man mīļie, apstājieties! Fistikas mazuļi šeit visu kārtīgi sasmērējuši, meitene. Ņem, uzmanīgi. Es to ātri saliku. Ēdiet man laus, ēdiet. Lai tas ir dziedinoši maniem bērniņiem. Vai tu to redzi? Es skatoties uz viņiem šādi. Dieva vārds, es jūtos mierā, brāli. Kā lai nejūtos? Mēs cenšamies mūsu bērnu labā, nestoties uz augstumu un ziemu. Neskatoties uz augstumu, šobrīd ir -1 grāds, bet ko lai dara? Paskaties uz bērniem, viņi visi skatās man acīs. Visi ir izsalkuši, viņiem ir izsalkums. Labi, jaunieši, rindā. Pagaidi, Sjūslu, pagaidi. Sjūslu, vai tu arī to vēlies? Labi, apsolu arī tev došu, meiteni. Tagad kurš ir rindā? Ak, te tiešām ir daudz suņu. Kuram mēs tagad dosim? Iesim ātri iekšā. Nē, Skai. Tagad piepildīsim arī šo kārtīgi. Labi. Šādi. Un kā mēs to tagad viņiem dosim, to es nezinu. Viņi visi ir veseli, vai ne? Paskatīsimies, ko varam savākt, savāksim. Pēc tam pievienosim vāku. Pagaidiet, jaunieši, uzgaidiet. Pagaidi, meitiņ. Pagaidi, nē. Tagad apstājies. Ej, mazlīt, nāc arī tu. Mums vajag pēc iespējas vairāk pārvietot šo būri. Arī pieaugušie nāk. Vienu brīdi, jaunieši, vienu brīdi. Sjūsli, tu nenāc? Sjūsli, nē. Sjūsli ārā. Sjūsli ārā. Sjūsli nāc. Abi arī Sjūsli nāk, abi. Mēs to visu savācām. Nē, atkāpies, izej ārā. Izej ārā, atkāpies, ārā. Vienu brīdi, labi, dēls. Jūs visi ēdiet tur, es aizvēršu durvis. Pagaidi, brāl, šis nevarēja ienākt. Nāc, mazulīt, nāc. Nebeidz, nāc. Šie joprojām dažreiz no manis bēg. Labi, tagad viņi visi tur ēd. Māšalla mazulīšiem. Lai iet labumā maniem lauvām. Protams, viņiem tagad ir maz. Šeit ir diezgan daudz mazuļu. Mums vajag vēl nedaudz vairāk ievest iekšā. Vai pistācijas ir apēstas? Tagad apstājies. Es nolikšu pistāciju trauku tur. Pistācijas ir apēstas. Mēs viņiem drīz atkal pieliksim vēl. Šeit ir tik daudz mazuļu. Nāc, mazulīt, nāc. Izdes!
Visiem pietiks, katls vēl ir pilns. Lai labi garšo man lauvas. Cik suņi ir iekšā? 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, mašallah. Lai labi garšo, lai nāk par labu manām lauvām. Deistan, kāpēc tu neēdi, Deistan? Destan, neturies malā, dēls. Nu, ēd savu ēdienu, princi. Destan! Vai viņš baidās no citiem? Ko viņš dara? Vai tu deva priekšroku mazākajiem? Ko tu izdarīji, cilvēku? Mašallah. Kurš vēl palicis? Tur ir mūsu mazulis, tur ir Rokijs un vēl citi. Šis ir. Visi gaida rindā. Tagad, draugi, es ātri pabarošu atlikušos bērnus. Šodien es domāju, lai iepazīstinām Karlos ar mazuļiem un arī ar dēdē. Ar mazuļiem viss izdevās kā vēlējāmies, bet ar dēdē nesanāca. Cerams, ar laiku, mēģinot vēl un vēl, mums izdosies. Neaizmirstiet nospiest patīk un abonēt kanālu. Rūpējieties par sevi. Uz redzēšanos! Palieciet sveiki, man draugi!